Mēs sagaidām, Tēvs, daudz vairāk par to, kas ikdienā ir pieredzēts mūsu dzīvēs. Dievs, mēs sagaidām daudz vairāk no Tevis. Tāpēc, ka mēs zinām, ka Tev ir daudz vairāk, kungs. Tev ir daudz vairāk, nekā mēs spējam iztēloties, vai iedomāties, vai nosapņot, kungs. Tev ir daudz vairāk paredzēts priekš mums. Šī dzīve, ko Tu mums esi devis, kungs, tā nav vienkārši tāpēc, lai mēs nodzīvotu šo dzīvi. Tā mums ir dota tāpēc, lai mums būtu sadraudzība ar Tevi, kungs. Lai mums būtu dzīves, personīgas attiecības ar Tevi. Tā ir dota tāpēc, lai mēs varētu iet un teikt, mēs pazīstam savu Tēvu, debesu Dievu, kas ir visuma radītājs, visu zvaigžņu radītājs, visas zemes radītājs. Mēs viņu pazīstam, ar mums ir labas attiecības ar viņu. Tāpēc ir mums dot šī dzīve. Ne tikai tāpēc, lai mēs pāriet uz mūžīgo dzīvību pēc nāves. Nē, mums ir dot šī dzīve tāpēc, lai mēs pagodinātu Tevi, kungs. Un tāpēc, kad es saku, mēs gribam vairāk, es saku, mēs gribam pagodināt Tevi, kungs. Mēs gribam patiesi pagodināt Tevi. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Un šajā brīnišķīgajā dienā, ko Tu esi radījis. Ko Tu esi radījis, Tēvs. Un ja Tu kaut ko esi radījis, Tu esi radījis perfektu un pilnīgu. Tāpēc šajā brīnišķīgajā dienā mēs esam sanākuši šeit, kungs, lai dzirdētu Tevi. Mēs esam sanākuši šeit, lai pavadītu kārtējo reizi laiku sadraudzībā viens ar otru. Sadraudzībā baudot attiecības ar Tevi, kungs. Gods un slāva Tev, Tēvs. Un tāpēc šis dievkalpojums, mēs to nododam pilnīgi Tavās rokās. Viņš jau no paša sākuma Tavās rokās ir bijis, kungs. Un mēs pilnībā visu uzticam Tev. Mēs bez Tevis nespējam novadīt nevienu pašu dievkalpojumu. Nav neviens dievkalpojums, ko mēs varētu sludināt vai novadīt bez Tevis, Tēvs. Tāpēc mēs pateicamies Tev, ka Tu vienmēr esi mūsu vidū. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu izlējies mūsu sirdīs savu mīlestību. Kopā ar svēto garu, ko Tu mums esi devis. Tu to esi izlējis mūsu sirdīs. Un tāpēc svētais gars, Tu esi tas, kas valda mūsu dzīvēs. Tu esi tas, kas mūs māc. Es šodien lasīju, Tu esi tas, kas atgādini mums visu, ko Jēzus ir mācījis. Un vienreiz, draugs, ja Tu esi aizmirsis, ko Jēzus ir mācījis, Tev ir svētais gars, kurš Tev atgādina visu, pilnīgi visu, ko Jēzus ir mācījis. Slāv Tev, kungs! Man nav jāzina Bībele no galvas. Tāpēc, ka man ir svētais gars, kurš man atgādina visu, ko Jēzus ir mācījis. Katru rakstu vietu. Gods un slāv Tev, kungs. Mans vienais Tēvs, es Tev lūdzu, lai Tu mums dod atziņu un gudrību. Pielietot Tavu vārdu katrā dzīves situācijā. Praktiski pielietot Tavu vārdu katrā dzīves situācijā. Un viss gods un viss slāv mūžīgi mūžos ar Tev. Kungs, mēs no savas puses, mēs apklusinām visas pārējās balsis šajā mirklī. Mēs apklusinām visas pārējās balsis, kungs, lai tikai Tava balsis būtu dzirdama. Mēs atveram savus ausis, lai dzirdētu Tevi. Savus acis, lai redzētu Tevi. Savu sirdi un savu prātu, lai dzirdētu, pieņemtu, izprastu un paturētu Tavu vārdu savā sirdī. Jēzus varenajā vārdā. Amen. Amen. Gods un slāv, kungs. Amen. Halleluja. Gods un slāv, kungs. Gods un slāv, kungs. Zini, pirms Jēzus Kristus atnāca uz zemi. Pirms Jēzus Kristus atnāca uz šo zemi. Notika ļoti interesanta situācija. Cilvēki dzīvoja. Un kad viņi dzīvoja, viņi darīja visu to pašu, ko viņi dara šodien. Iedomājieties, Jēzus Kristus vēl nebija atnācis. Cilvēki ēda, dzēra, precējās, dzīvoja, kāds mira. Tas ir tas, kas bija. Viss notika, ja? Veidoja attiecības savā starpā, pelnīja iztikai, mēģināja sakārtot savas dzīves. Viņi to darīja vēl pirms atnāca Jēzus Kristus. Un viņi eksistēja. Daudzus gadus, vairākus tūkstošus gadu. Bet zini, ko atnāca Jēzus Kristus? Un tad, kad atnāca Jēzus Kristus, gribu, lai jūs ieklausties, tagad dot uzmanību. Jēzus Kristus neatnāca tāpēc, lai mēs turpinātu dzīvot tieši tāpat, kā cilvēki dzīvoja pirms viņš atnāca. Cilvēki pirms Jēzus darīja tieši tās pašas lietas. Viņiem, es to pateikšu savādāk, viņiem vajadzēja taču ēst, vai ne?
Viņiem vajadzēja būt laimīgiem, būt priecīgiem, viņiem vajadzēja ģimenes, viņiem vajadzēja veselību labu. Tas tās pašas lietas, ko vajag mums. Bet tajā mirklī, kad atnāca Jēzus Kristus, viņš atnāca, lai kaut ko izmainītu. Pirmkārt, pati svarīgākā lieta, ko viņš izmainīja, pats par sevi saprotams, viņš mums deva iespēju saņemt mūžīgo dzīvību. Tā ir pati svarīgākā lieta, gods un slavu Dievam par to. Bet ir vēl kaut kas, ko viņš izmainīja. Viņš izmainīja sistēmu, kurā mēs pirms tam bijām spiesti dzīvot. Tāpēc pilnīgi viss pārējais šajā dzīvē, pilnīgi viss pārējais, viss, kas tam būtu jāmainās pēc tam, kad Jēzus ir atnācis. Tas, kā tu veido savu ģimeni, tam būtu jāmainās pēc tam, kad Jēzus Kristus ir atnācis. Tas, kā tu pelni savu iztiku, tam būtu jāmainās pēc tam, kad Jēzus Kristus ir atnācis. Tas, kā tu saņem savu dziedināšanu, savu veselību, tam būtu jāmainās pēc tam, kad Jēzus Kristus ir atnācis. Vai Jēzus Kristus ir atnācis? Amen! Gods un slāv, es nezinu. Ir atnācis vai nav? Halleluja! Jēzus Kristus ir atnācis. Jēzus Kristus ir atnācis. Un tas nozīmē to, ka pilnīgi visam mūsu dzīvē ir jāmainās. Tas nozīmē to, ka tev vairs nav jāskatās uz sevi, it kā tu būtu viens pats. Tev vairs nav jāskatās uz sevi un jāskatās, ko es varu vai ko es nevaru izdarīt. Vai man pietiek zināšanas, vai man pietiek naudas, vai man pietiek spēka, vai man pietiek veselības, vai man ir pietiekami pazīstami labi draugi, kas man varētu palīdzēt. Tev vairs nav jāskatās uz dzīvi tādā veidā. Tā dzīvoja cilvēki bez Jēzus Kristus. Vēl pirms Jēzus Kristus tādā veidā dzīvoja cilvēki. Bet kaut kas ir mainīgs. Un, zini, es gribu, lai mēs paskatāmies uz pāris raksturvietām. Atvērsim Jākabu vēstuli. Jākabu vēstuli 4. nodaļa. Jākabu 4. nodaļa, un mēs lasīsim 7. pantu. Ļoti pazīstam raksturi. Šeit ir rakstīts, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un kas notiks? Viņš bēgs no jums. Padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Lielākā daļa šo raksturiet ir dzirdējuši, es nepārspīlēšu, es teikšu 100 reižu. Nu, tie, kas nāk uz draudz, protams, es domāju, tie, kas jau ilgāku laiku ir ticīgie, ja? Mēs šo raksturietu ļoti labi zinām. Nu, pasakām visu kopā. Padodieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, viņš bēgs no jums. Amen. Vēlreiz, bet tā it kā mēs tam ticētu. Padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Halleluja, gods un slavu Dievam. Viņš bēgs no jums. No kā viņš bēgs? No tevis un no manis. Viņš bēgs no tevis un no manis. Ja mēs padosimies Dievam un ja mēs stāsimies viņam pretī. Bet es tev gribu uzdot jautājumu, mans mīļais draugs. Labi, darīsim tā, es gribu redzēt vienkārši, kurš šeit ir ticīgais vairāk kā 30 gadus šeit? Ir kāds tāds, kas vairāk kā 30, vairāk kā 40 gadus? Vairāk kā 40, nezinu, bet varētu būt, ja? Tātad mums ir cilvēki, kas ir pār par 40 gadu. Kristieši. Respektīvi, te ir cilvēki, kas ir vairākus desmitus gadu ticīgie. Es gribu jums uzdot jautājumu. Mīļie draugi, halo. Es gribu uzdot jautājumu. Sakiet man, cik daudzi no jums ir redzējuši vēlnu vai dēmonus? Es esmu redzējis. Viens cilvēks. Bieži? Nē. Vai jūs bieži esat redzējuši? Dzirdējis. Reku, ir cilvēks, kas ir dzirdējis. Ja? Ziniet, kāpēc es jums to prasu? Jo šeit ir rakstīts, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Bet ja tu viņu neesi redzējis, vai arī, ja tu viņu ļoti reti redzi, tad tev nemaz nav īpaši iespēja stāties viņam pretī. Ja? Redzi, kas ir Bībele? Mums, kad mēs lasām Bībeli, mums ir jāsaprot, ka Bībele ir jālasa svētajā garā. Amen? Jēzus uzdeva farizējiem jautājumu, kā tu tur lasi? Kā tu saproti to, kas ir rakstīts, gāja runa toreiz par veco derību, protams, ja? Kā tu saproti Mūzes baustību? Kā tu saproti praviešu? Kā tu tur lasi? Tāpēc arī šodien, kad mēs lasām, padodies Dievam, stājies pretī vēlnam, un viņš bēgs no tevis, tev ir jāsaprot, mans mīļais draugs, ka vēlns nevienmēr nāk redzamā veidā.
Vēlns nevienmēr nāk tā, ka viņš parādās un saka, un viņam ir šiltīt. Vēlns nāku zakt, iznīcināt un nogalināt. Viņam nav tādas šiltības. Ja? Un tāpēc, kad cilvēki, kas teica, ka ir redzējuši, jā, es arī esmu redzējis, mums ir jāsaprot, dēmoni ir reāli. Bet parasti mums ar viņiem ir darīšana slēptā veidā. Parasti darīšana ar viņiem ir apslēptā veidā. Un tāpēc mums ir jāzina, kam stāties pretī. Jo ja mēs vienmēr gaidīsim vēlnu kāds, no kurām ir priekšstats par viņu, tad reizēm tu vari viņu tā arī nesagaidīt. Un tev nebūs kam stāties pretī. Un tāpat laikā visu tavu mūžu, tavu kristieša mūžu, viņš darbojās tavā dzīvē, un tu nestājies viņam pretī. Zini, kāpēc tu viņu neesi atpazīmis? Tu viņu vienkārši neesi atpazīmis. Tāpēc Bībele saka, stājieties pretī, padodieties Dievam, stājieties pretī vēlam, un viņš bēgs no jums. Oriģināla valodā, grieķu valodā, vārds, kas šeit ir izmantots, vārds vēlns, viņš tulkoja, viņš ir grieķu vārds diabolus. Šis vārds nozīmē viltus apsūdzētājs. Viltus apsūdzētājs, vēlns vai arī nepatiesas slavas cēlājs. Tā tulkojās šis vārds. Viltus apsūdzētājs, nepatiesas nelabas slavas cēlājs, apsūdzētājs vai arī vēlns. Respektīvi, ir vēlns, kurš viņš cenšas tevi nepatiesi apsūdzēt. Viņš cenšas tevi celt neslavu. Un viņš ir nācis, lai zaktu, nogalinātu un nometātu. Viņš eksistē, un Bībele saka, viņam stājies pretī. Stājies pretī viltus apsūdzībai. Stājies pretī vēlna meliem. Stājies pretī pilnīgi katrai lietai, ko viņš vēlās uzlikt tev, tavai ģimenei, tavai dzīvei, tavām attiecībām ģimenei, vienalga kam, tavām attiecībām ar Dievu, stājies tam pretī. Stājies tam pretī, un viņš bēgs no tevis. Un ja viņš bēgs no tevis, tad kopā ar viņu pazudīs tās slimības, ko viņš tev mēģina uzlikt. Kopā ar viņu pazudīs tās atkarības, kopā ar viņu pazudīs tās bailes, tās šaubas, tā neusticība. Tas pazudīs kopā ar viņu. Bet mums ir jāatpazīst. Mums ir jāatpazīst viņš, un mums ir jāatpazīst viņa darbi. Lai tu zinātu, uz kādam stāties pretī, tev ir sākumā jāzina, pret ko tev ir jāstāv. Ziniet, ja, piemēram, tagad ielidot pazīstams mācītājs, no Amerikas, piemēram, un es teiktu, zini ko, kādam no jums ir jāaizbrauc, viņš ir sagaidīt uz lidostu. Es viņu pazīstu. Viņš pazīst mani. Mēs esam savstarpēji pazīstam. Mēs varbūt esam labi draugi. Bet tu viņu nekad neesi redzējis. Tu tikai esi dzirdējis, ka tāds ir. Tu varbūt pat zini viņa vārdu. Tu nezini, kā viņš izskatās. Tu nezini, kā viņš ģērbjās. Un ja es tevi aizsūtītu un teiktu, aizies, sagaidi viņu, un tev nebūtu ne attēla, ne bildes, nekā, tu neko par viņu nezinātu. Un tur ir tūkstošiem cilvēku, kas nāk iekšā. Jūs paiet viens otram garām. Jūs pat neatpazīstat. Bet ja es tev pat neskatoties uz to, ka tu viņu nepazīsti personīgi, to ar viņu nekad nesrunājis, bet ja es tev iedotu lielu fotogrāfiju, un es tev pateiktu, viņam būs mugurā balts uzvalks, viņš izcelsies, piemēram. Viņam būs balts uzvalks, viņam būs tāda un tāda kaklasaita, un vēl viņam vispār būs 2 cilvēki aiz muguras ar plakātiem. Es esmu tas mācītājs, kas tevi jāsagaida. Tad jau tu viņu ieraudzīsi, atpazīsi, un viss notiks tā kā vajag. Līdzīgi ir šeit. Mums Bībele atklāja pilnīgi visu, ko vēlns var izdarīt, ko viņš var izdarīt. Nav nekā jauna, ko viņš varētu izdomāt. Viss, ko viņš dara, viņš to dara no laika gala. Jēzus to visu ir uzvarējis, to visu ir sakāvs, viņam nav nekādas varas. Amen? Amen. Bet tev ir jāzina, ko viņš dara. Lai tu zinātu, kam stāvēt pretī. Gods un slava, kungs. Tev ir jāstāv pretī vēlnam, viņa apsūdzībām, viņa meliem un vispār katram darbam, ko viņš dara. Paskatīsimies nākamā rakstiet, vēstule Efeziešiem. Halleluja! Vēstule Efeziešiem. Arī 4. nodaļa. Vēlnam nepatīk 4. nodaļas, laikam. 27. pāns. Gods un slava tev, kungs. 27. pāns. Un nedodiet vietu vēlnam. Nedodiet vietu vēlnam.
Kā tu iztēlojies? Kā tas notiek? Dot vietu vēlnam vai nedot vietu vēlnam? Nu, tev ir 4 istabas, tu viņam nedod vienu? Kā tas ir? Nedod vietu vēlnam. Jau atkal mums ir jāsaprot, ka vēlns, viņš nenāks pie tevis klauvēt ar čemodāniem. Nedodiet vietu. Ziniet, ko nozīmē oriģināla valodā šis vārds nedodiet vietu vēlnam vai arī vieta? Oriģināla valodā tas ir topos, un tas nozīmē vieta vai arī iespēja. Grieķu valodā šis vārds nozīmē vieta vai iespēja. Nedod vietu vēlnam vai nedod iespēju vēlnam. Citiem vārdiem sakot, nedod atspēriena vietu vēlnam savā dzīvē, lai viņš izpildītu savu uzdevumu, savu vēlmi un savus iekārtas. Kas te ir rakstīts? Un lūdziet, lai Dievs nedod vietu vēlnam jūsu dzīvē. Tā te ir rakstīts. Nav. Manā bībelē nav. Man ir rakstīts, nedodiet, jūs nedodiet vietu. Jūs nedodiet iespēju. Ziniet, mīļie draugi, lūkšanai ir milzīgs spēks. Bet ir lūkšanas, kuras ir tīra laika tērēšana. Piemēram, ja tu vari pavadīt 3 dienas gavēni, atrodoties uz ceļiem, vēl labāk guļot uz grīdas. Un tu vari lūgt, un tu vari teikt, Dievs, pasarg man no vēlna. Dievs, neļauj viņam darīt savu darbu manā dzīvē. Dievs, tu vari tā lūgt 3 dienas pēc kārtas, kaut vai 40 dienas gavēnī. Tu iztērēsi savu laiku. Zini, kāpēc? Jo Dievs neatbildēs nekad uz lūkšanu, kuru viņš ir, ja Dievs ir devis tev uzdevumu, un tu lūdz, lai viņš izdara to, ko viņš ir uzticējis tev, Dievs neatbildēs uz tādu lūkšanu. Dievs ir pateicis, tu stājies pretī vēlnam. Tu stājies pretī vēlnam. Tu nedod viņam vietu. Tu nedod viņam iespēju. Kā mēs dodam iespējas? Kā mēs dodam iespējas? Kā vispār var kādam iedot iespēju? Caur grēku, jā, bet tas ir plašs termins caur grēku. Kā es varu iedot iespēju? Pirmkārt, es varu iedot iespēju tad, ja es nezinu savas tiesības, ja es nezinu, ko Dievs ir paredzējis priekš manis, ja es nezinu, kāds spēks man ir iedots, ja es nezinu, ko saka dzīvā Dieva vārds, ja man nav stingra pamata, tad katrs jauns mācības vējš, katrs šaubu vējš, viņš ir spējīgs man satricināt. Un es dodu vietu vēlnam. Zini, mans vienais draugs, ar vietu ir ļoti interesanti. Ja kaut kur ir tukša vieta, tad dabā nekas tukšs ilgi nepaliek. Dabā viss, kas ir tukšs, piepildās ar kaut ko. Atrodās kaut kas, kas piepilda tukšumu. Mans vienais draugs, ja tu negribi patiesi dot vietu vēlnam, tev ir jāizslēdz ārā viss tukšums no savas dzīves. Tev ir jāpiepildās ar svēto garu. Mans vienais draugs, ja svētais gars ir tevi, un viņš ir, ja tu esi atdevis visu telpu svētajam garam, kas tev ir, tad vēlns ne tikai tev nebūs jādod viņam vietu, bet vēlns bēgs pa gabalu. Viņš nekad nevar sadzīvot kopā ar svēto garu. Tas nav iespējams. Tas vienais draugs, tas ir mūsu uzdevums. Jūs nedodiet vietu vēlnam. Nedodiet iespēju vēlnam. Halleluja. Man tas ļoti patīk, tāpēc, ka atkal mūsu rokās ir iespējas. Mēs varam darboties. Mēs neesam atkarīgi no apstākļiem. Mēs varam izvēlēties, kā mēs dzīvosim. Mēs varam izvēlēties, kur mēs būsim rīt, parīt, pēc 10 gadiem, kāda būs mūsu ģimene, kāda būs mūsu draudze. Mēs varam izvēlēties. To nevar to nediktē vēlns, to nediktē pasauli, to nediktē apstākļi. Gods un slava Dievam. Halleluja! Mums ir dot iespēju. Mūsu 5. grāmata, 30. nodaļa, 19. pāns, es piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus. Es šajā dienā dodu tev izvēli, dzīvība un nāve, svētība un lāsts. Tad izvēlies dzīvību, ka dzīvot gan tu, gan tavu pēcnācēju. Tā saka Dievs, vai ne? Viņš saka, tev ir izvēle dzīvība, nāve, un tev ir izvēle svētība un lāsts. Tas nozīmē to, ka ja es izvēlos dzīvību, tad nav neviena, kas man viņu var atņemt, tā me? Un ja es izvēlos svētību, tad man nav neviena, kas viņu var atņemt, ja reiz Dievs viņu piedāvā. Saprot, mēs, kad Dievs piedāvā, un ja viņš saka, es tev piedāvāju, un tev ir izvēle,
tad neviens nevar tev atņemt to, ko tu esi izvēlējies no tā, ko Dievs tev ir piedāvājis. Neviens to nevar atņemt. Tāpēc bērnam nav teikšanas. Bet neskatoties uz to, ka es izvēlos dzīvību, vai es izvēlos svētību, man ir jāizvēlās Dieva dotajā veidā. Ir veids, ko Dievs ir paredzējis. Kā izvēlēties šīs lietas? Amen! Gods un slavu Dievam. Un viņš to atklāja savā vārdā. Un tāpēc parādās kas? Melu tēvs. Parādās melu tēvs, parādās vēlns, kurš grib nozagt šo vārdu par tavas izvēles brīvību. Kurš grib nozagt šo vārdu par tavu brīvo dzīvību. Ko saka Jēzus? Iepazīstiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Patiesība darīs tevi brīvu. Es zinu tik daudz cilvēkus, kas dzīvo nebrīvē. Kristieši dzīvo nebrīvē. Ko nozīmē nebrīvē? Bailes. Bailes ir viens no lielākajiem ieslodzījumiem, kādi var būt. Ja cilvēks dzīvo bailēs, bailēs par šodienu, bailēs par rītdienu, bailēs par to, kas notiks ar viņu, kas notiks ar viņu ģimeni, kas notiks ar finansēm, kas notiks ar veselību. Tā nav brīvība. Un, mīļie draugi, Dieva mīlestība aizskalo prom visas bailes. Halleluja! Un Dieva vārds, kuru mēs iepazīstam, ir tas, kas mūs dara brīvus. Dieva vārds ir tas, kas mūs pilnībā atbrīvo. Gods un slāva mums. Halleluja! Dieva vārds mūs atbrīvo. Un mums ir dota iespēja izvēlēties brīvību. Mums ir dota iespēja izvēlēties dzīvību. Izvēlēsimies to. Amen! Izvēlēsimies dzīvi. Un, mīļie draugi, izvēlēsimies laimi, prieku, veselību, svētību. Tas taču ir labas lietas, vai ne, par ko mēs runājam? Tā taču ir laba vēsts, vai ne? Halleluja! Bet tāpat laikā tu zini, tev ir jāzina, ka vēlns visu laiku meklē iespēju atrast kaut kādu veida vietu tavā dzīvē. Kaut kādu veida iespējas tavā dzīvē. Viņš vienmēr nepārtraukti meklē iespējas darboties tavā dzīvē. Un Bībele saka, nedod viņam vietu. Bībele saka, stājies viņam pretī. Mēs paskatījāmies uz 2 raksturvietām. Abās raksturvietās atbildība ir kam? Tev. Atbildība ir tev. Un ziniet, mīļie draugi, mēs esam tik bieži, kā tu pareizi pasaka, mēs tik bieži lūdzamies reliģiozi. Un, kad es saku reliģiozi, tad es saku, tā ir tāda lūkšanas forma, tā ir tāda tradīcija. Un viņi labi izskatās no malas. Mēs nokrītam ceļos un mēs sakam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, un mēs skaitām pantiņus. Jūs zināt, ka šī lūkšana, starp citu, nav domāta priekš tevis un mans. Kaut ko jaunu pateiks, ja? Aha, priekš kā? Redz, kas ir? Šī lūkšana, daudz to sauc par tā kunga lūkšanu. Tā kunga lūkšana. Tā nav tā kunga lūkšana. Mācekļi pienāca klāt pie Jēzus. Es te biju plānojis novirzīties šo lietu, bet labi. Mācekļi pienāca klāt pie Jēzus. Un viņi skatījās uz visu, ko Jēzus dara. Viņi skatījās uz to, kā Jēzus sludina Dievu vārdu. Kā viņš apliecina ar zīmēm un brīnumiem visu, ko viņš saka. Kā notiek dziedināšanas, kā notiek reāli rezultāti. Un saprotiet pareizi. Mēs runājam par vietu un laiku, kurā Dieva vārdu Jūdejā zināja visi. Jo tas bija tas, kā viņi dzīvoja. Tur nebija neviena, kas nezinātu Dieva vārdu no starp jūdiem. Nebija tādu. Viņi zināja, kā lūgties. Viņi no maza vecuma tika sūtīti iekšā, lai mācītos par farizējiem, par rakstu mācītājiem. Un ko nozīmē, kāda vispār bija sagatavošana, lai tu būtu rakstu mācītājs, lai tu būtu farizējs? Farizējiem jau 8 gados viņi gāja tādā apmācībā, viņiem bija jāzina no galvas 5 Mūzes, vecā derīga, teiksim tā, pravieši Mūzes, viņiem bija jāzina no galvas, un viņus pārbaudīja tādā veidā. Viņiem rabīns teica sekojošu lietu. Viņš teica, viņš nolasīja vienu rakstu vietu, no jebkuras vietas vecajā derībā. Viņš nolasīja vienu rakstu vietu. Un tam, ko viņš apmāca, tam bērnam mazajam, bija jāatbild no galvas ar vienu rakstu vietu pirms tās rakstu vietas un ar vienu pēc.
Tāds bija tas līmenis, kā viņi zināja Dievu vārdu. Tāpēc viņiem bija problēmas ar reliģiju. Viņi zināja visu no galvas. Viņiem bija tas, ka viņiem bija, un tas nav katrs, mēs nerunājam par katru cilvēku, bet tā bija liela daļa, viņi tiecās uz to visu. Un kas notiek? Viņi zināja rakstus, un viņi paļāvās uz savām zināšanām vairāk nekā uz dzīvo Dievu un uz Jēzu, kad viņš atnāca. Bet ko es gribu pateikt? Tajā laikā, kad atnāca Jēzus, un kad viņš darīja visas šīs zīmes un brīnums, tad mācekļi viņam teica, māci mums lūgt. Tas nebija tāpēc, ka viņi nemācātu lūgšanas, ka viņi nezinātu, kā lūgt. Tas bija tāpēc, ka viņi visu mūžu bija lūguši, bet viņi nebija redzējuši rezultātus. Viņi nebija redzējuši rezultātus. Viņu garās un plašās lūgšanas nenesa rezultātus. Bet, kad viņi skatījās uz Jēzu, viņi redzēja, ka katram vārdam ir spēks. Katram vārdam ir spēks. Bībelē stāv rakstīts, Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Amen. Amen. Nav vārdos, bet spēkā. Un viņi redzēja, mums ir tik daudz vārdu. Nav spēka. Šeit ir kāds, kurš neizmanto tik daudz vārdus. Bet viņam ir spēks. Jēzus paskatījās uz vīģes koku, kurš nenes augus. Un viņš pateica tikai dažus vārdus. No tevis ne mūžam vairs, lai neviens nē. Punkts. Aizgāja projām. Vīģes koks nokāls un sapnēš. Visu lūkšana. Es nezinu, ja man vajadzētu panākt, lai vīģes koks nokāst. Es droši vien, es nezinu, es iztēlojos. Es droši vien paņemtu Bībeli. Un es atvērtu vaļā Marka 11. nodaļā stāv rakstīts, un tad es izmantošu Jāņa 16. nodaļas 23. 24. bantu, kur ir rakstīts visu, ko es lūkšu Jēzus vārdā, un es Jēzus vārdā lūdzu, es tev pavēlu. Un es kādu pusstundu droši vien runāt ar to koku. Un varbūt pēc tam es iedzert tēju un vēl runāt. Tāpēc, ka noteikti nevar būt, ka pietika ar šo 1,5 stundu. Ja? Bet Jēzus pateica dažus vārdus un aizgāja projām. Redzi, kas ir, ne jau tavā Bībelē rakstīts, kad tu lūdz Dievu, nepļāpā, kā pagāni to dara, kuri domā, ka viņi tiks uzklausīti viņu daudzo vārdu dēļ. Amen? Halleluja! Mēs reizēm domājam, ka mūsu daudzo vārdu dēļ mēs tiksim uzklausīti. Ziniet, es pats tā kādreiz lūdzos. Agrāk, pašā sākumā, kad es biju Jānis Kristietis, manas lūkšanas bija tik garas, viņas bija tik plašas. It kā es gribētu pārsteigt Dievu ar savām zināšanām par viņu vārdu, cik smuki es varu salikt kopā raksturvietas lūkšanas laikā. Tā nav jālūdz. Mums ir tēvs, dzīves tēvs, ar kuru mums ir attiecības, un lūkšana, tā patiesībā ir saruna ar viņu. Tā ir saruna, kurā tu bez teatrāliem izlecieniem stāsti viņam, kas ir uz tavas sirds, zinot, ka viņš tevi dzird, sagaidot atbildi no viņa. Sagaidot atbildi. Mans viens draugs teica, sagaidot atbildi. Nevis rīt. Mans viens draugs, ja tu pienāksi klāt pie savu tēvu, un ja tu viņam uzdosi jautājumu, tu taču neiesi prom no viņa cerībā, ka varbūt tuvākās nedēļas laikā viņš tev atbildēs. Tu sagaidi atbildi uzreiz, vai ne? Bet pagaidi, vai tad Bībelē nav teikts, Dievs ir jūsu tēvs, jūs esat Dieva bērni, vai tad tas nav teikts? Bet ja tā ir, tad sāksim tam ticēt. Ziniet, man šodien bija viens jautājums, kas man interesēja. Es gatavoju šo dievkalpojumu. Un vienkārši dievkalpojumu gatavošanas laikā, lūkšanas laikā, Bībeles lasīšanas laikā, es pēkšņi atcerējos vienu situāciju. Es neiedzināšos šoreiz niansēs, kādu citreiz pastāstīšu nianses. Un vienkārši man parādījās jautājums. Es teicu, Dievs, bet kā tad īsti ir šajā lietā? Jo bija tāda situācija, kur viens cilvēks ticīgais teica, ir tā, un es domāju savādāk. Un es saku, kā tad Dievs īsti šeit ir? Un es tikko, kā es to pateicu, tā man momentāli Dievs iedeva atbildi. Ko es pierakstīju, vārds vārdā, momentāli. Nevis pēc 5 minūtēm, un tā ir atbilde, kas man pilnīgi apmierina. Kas ir balstīta uz rakstiem, kas ir tāda, ka man vairs nav jautājumu šajā ziņā. Gods un slāv Dievam. Bet ko es gribu teikt? Dievs atbild momentāli. Vai mēs viņu dzirdam? Vai mēs vispār gaidām atbildi? Bet ziniet, kas ir? Es gribu pateikt, pirms es dzirdēju, kad viņš atbild. Es apmēram, es nezinu cik, bet es veltīju vairākas minūtes. Varbūt vairākas 10 minūtes. Es veltīju tam, ka es lasīju raksturvietas par Svēto garu. Kurš mūs māca?
Kurš mums atgādina visu, ko Jēzus ir teicis? Kurš mums dod zināšanas? Halleluja! Es lasīju raksturvietas, kur ir teikts, ja tev trūkst gudrības, lūdz to no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un tu saņemsi, tev tiks dots. Amen! Tāpēc, ko es tev gribu teikt? Es sagaidīju atbildi. Es gaidu, es pat nevarēju iedomāties, ka man neatbildēs. Es sagaidīju atbildi. Amen! Gods un slavu Dievam! Un tā arī ir tā lieta. Un tāpēc, tad, kad Jēzus mācekļi pienāca klāt un teica, māci mums lūgt, tos, ko viņi domāja, viņi teica, kungs, mēs gribam rezultātus mūsu lūgšanā. Mēs gribam, ka mūsu lūgšanas nes rezultātus. Un Jēzus viņai teica, tad viņš pateica, kad jūs Dievu lūdzat, noiet savā kambarī, pirmā lieta viņš pateica, aiztais durvis, lai cilvēki neredz, lai tava lūgšana nebūtu teatrāli, lai tava lūgšana nebūtu vērsta uz citiem, lai tikai tur, kur esi tu un Dievs, tikai tajā vietā būtu šī lūgšana. Lai tad, kad vārdi, ko tu teiktu, būtu tie vārdi, kuriem tu patiešām tici ar savu sirdi. Jo redz, kas ir, kad apkārt ir cilvēki, tad tu varbūt padomāsi par to, ko lūgt, kā vajadzētu lūgt, kā vajadzētu runāt, kā vajadzētu nokrist uz ceļiem, tu vari par to padomāt. Bet ja tu esi viens, un tu zini, ka neviens tevi neredz, tu nekad nedarīsi viens to, kam tu netici. Tu neteiksi to, kam tu netici. Jo tev nav pamata to darīt. Neviens tevi tāpat nedzird tevi. Bet ja tu tici Dievam, tad tā ir lūgšana, ko tu vērsi pie Dieva, kad tu esi viens ar Dievu savā kambarī. Tālāk viņš pateica, nerunājiet gari plaši, kā pagāni. Un tad viņš teica šo lūgšanu, ko daudzi sauc par tā kunga lūgšanu. Bet kā jūs redzat, tā ir lūgšana, ko viņš deva mācekļiem. Tā ir mācekļu lūgšana patiesībā. Un viņš viņiem teica, kad tu Dievu lūdzu saki šādi, Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Padomājiet par to, ko mēs tikko pateicām. Jā. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums ikdienas, un piedod mums mūsu parādus, un neieved mūs, un pasargā mūs no kārdināšanas. Nevis neieved mūsu kārdināšanas. Cik Jākab vēstulē teikts, Dievs nevienu nekārtīja, bet katru kārdina viņa paša kārības. Nekad nesaka, Dievs man kārtība. Nevis neieved, bet pasargi mūs no kārdināšanas. Atpestī mūs no nāma. Jo tev pieder gods, valstība, slāva, mūžīgi, mūžos, amen, spēks. Ja? Tad padomājiet par to, ko mēs tikko kā lūdzām. Mums ir jāsaprot, ka ir laiks, kurā Jēzus Kristus bija šeit uz zemes. Viņš vēl nebija nomiris pie krusta. Un kamēr Jēzus Kristus nebija nomiris pie krusta un augšām cēlies, viņš uz šīs zemes bija kā vecās derības pravietis, kurš ir pakļauts bauslībai. Amen? Un tāpēc viņš teica, saki šos vārdus. Tavu valstību, lai nāk. Viņš teica mācekļiem, ejiet, sludiniet, Dieva valstība ir kur? Tuvu klāt pienākusi. Bet atcerieties, ar ko mēs iesākām šodien. Kaut kas izmainās tad, kad Jēzus Kristus ir atnācis šīs zemes, nomiris pie krusta un augšām cēlies. Redzi, kas ir? Pēc tam, kad Jēzus Kristus ir augšām cēlies, lūgt, lai nāk tavu valstību, nav jēgas. Kāpēc? Jo viņi ir jūsu vidū. Jo viņi jau ir atnākusi. Padomājiet par šīm lietām, mīļie draugi. Padomājiet par šīm lietām. Tāpēc tā nav tā kunga lūgšana. Ja jūs gribat zināt tā kunga lūgšanu, atveriet Jāņa evaņģēlija 17. nodaļu un lūk, tur ir tā kunga lūgšana. Un tā ir pilnīgi cita lūgšana. Tā saucās augstā priestera lūgšana. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļa. Īsmā pierakstiet sev un izlasiet pēc tam kārtīgi vairākas reizes visu šo nodaļu. Tā ir viņa pēdējā lūgšana pirms vēl krusta, kurā viņš jau runā par lietām, kas būs pēc krusta. Gods un slāva Dievs. Tāpēc, kad viņi teica, Dievs parādi mums, kā lūgt, kā ir runa par to, lai viņi gūtu rezultātus, kamēr viņš šeit bija uz zemes. Mūsu lūgšanām ir jāmainās. Mūsu lūgšanas nevar būt balstītas uz sagatavotām rakstuvietām. Mūsu lūgšanām ir jābūt dzīvām, personīgām, individuālām, katreiz unikālām. Amen? Amen. Amen. Es negribu ar savu papu runāt, balstoties uz izvilktām rakstuvietām, vai arī uz sagatavotiem tekstiem, vai no galvas, ka es esmu iemācījies kā runāt. Jūs arī negribat, lai jūsu bērni, tie, kam ir bērni, vai tie, kas... Jūs negribat, lai jūsu bērni jums pazvana pa telefonu un sāku lasīt. Labdien, mīļotā mamma, augsti godātais tēvs, svētīts šajā brīnišķīgajā dienā.
Jūs taču negribat to. Gribam. Dievs arī negrib. Jā, un vai drīkst paskatīties, kas tavā leduskapī, vai tu atvēlēsi mums gabaliņu gaļas no vakara dienas cepeša? Cik tas perfekti izskatās. Jā? Nē, bet tā taču mēs ar Dievu reizēm darām. Padomājiet, mīļie, reliģija ir nedzīva. Ticība ir šeit, tagad un dzīva. Amen. Amen. Gods un slāvā. Mēs mēģināsim atgriezties pie dievkalpojumu. Lai gan mēs no viņa neesam aizgājuši. Mēs tikai no tēmas bijām aizgājuši. Halleluja. 1. Pētera vēstule. 1. Pētera vēstule. 1. Pētera vēstulē mēs lasīsim 5. nodaļu. 5. nodaļa, 8. pāns. Šeit ir rakstīts. Esiet skaidrā prātā. Esiet moļi. Jūsu pretinieks, vēlns, staigā apkārt kā lauva rūgdavs un meklē, ko tas varētu aprīt. Tātad, lūk, ko saka Dievs. Dievs saka, pirmkārt, esiet skaidrā prātā. Esiet skaidrā prātā. Ko nozīmē būt skaidrā prātā? Būt skaidrā prātā nozīmē atzīt patiesību. Atzīt Dievu vārdu. Atzīsti Dievu vārdu, atzīsti patiesību, esi brīvs, esi skaidrā prātā. Skaidrs prāts ir prāts, kurā nav piejaukumi no pasaules. Tas nav dalīts prāts, kurš tic ar vienu kāju, tic Dievu vārdam, ar otru kāju stāv pasaulē, kas jauc visus kopā, jauc kopā žēlastību ar bauslību. Tas nav skaidrs prāts. Tas ir prāts, kurā ir apjukums. Mans mīļais draugs, tavā prātā nav vietas un nav jābūt apjukumam. Tev ir stingri jāzina, kam tu tici. Tev ir stingri jābūt pārliecinātam par to, ko saka Dievs. Tu nevari šaubīties. Tev nav jāšaubās. Man mīļais draugs, tu nevari šaubīties par savu glābšanu. Tu nevari šaubīties par Dieva gribu. Tu nevari šaubīties par dziedināšanu. Tu nevari šaubīties par to, ka tev ir dots spēks. Halleluja. Tev ir jābūt skaidrā prātā. Es skaidri zinu. Mans mīļais draugs, es skaidri zinu, kā mani sauc. Ziniet, ja tu man paprasi man, kā tev sauc? Alans. Man nav jādomā. Un tagad tu man paprasi, kā man sauc? Nenopietni. Alans. Man ir vienalga, kas man to prasa. Man ir vienalga, kas man to prasa. Es zinu, kas es esmu. Es zinu, ka es esmu Dieva dēls. Es zinu, ka es esmu Dieva bērns. Man ir vienalga, kāda situācija. Man ir vienalga, kurš to prasa. Bet saprot, mans mīļais draugs, ir tik daudz ticīgie kristieši, kuri vienā situācijā zina, kas viņi ir. Bet, kad kāds cits prasa, viņi sāk minstināties. Un pat varbūt viņi atbild, bet viņi minstinās. Un zini ko, tā nav atrašanās skaidrā prātā. Tev nav skaidrības, bet skaidrība nāk no Dieva vārda. Skaidrība nāk tad, kad tu nāc un tu paņem Dieva vārdu. Tu paņem Dieva vārdu tāds, kāds viņš ir. Un tu pieņem kvalitatīvu lēmumu. Dievs, es esmu tas, kas tu sāki, ka es esmu. Dievs, man ir vienalga, ko es jūtu, man ir vienalga, ko es redzu. Es redzu tikai tavu vārdu, es redzu tikai tevi, es redzu tikai to, ko tu saki. Jā, es zinu, pasaulē ir spiediens, bet es neskatos uz spiedienu, es skatos uz tavu apsolījumu. Halleluja! Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par patiesību. Amen! Amen! Viņš ticēja Dievam. Līdz mirklim, kurā viņam Dievs pateica, paņēmi savu apsolījumu, ko tu saņēmi no manis. Es gribu, lai tu par to domā kā par apsolījumu. Nedomā par to kā par dēlu. Domā par to kā par apsolījumu. Par to, pēc kā tu visu mūžu esi tiecies. Par to, ko es tev apsolīju. Un pagāja pāri pa 20 gadiem, līdz tu to saņēmi. Un tagad, kad tu to esi saņēmis, tad paņem šo apsolījumu, ko tu esi saņēmis. Un upurē to. Un Ābrahāms, ko viņš izdarīja? Viņš zināja, ka to, ko Dievs viņam ir iedevis, viņam neviens neatņems. Un tāpēc pat viņš ticēja, ka pat, ja es to atdošu Dievam un upurēšu, Dievs viņu piecels augšā no mirušajiem. Bet zini, ko Dievs ir tik labs, ka viņš negribēja, lai Ābrahāms iet cauri šīm mokām. Viņš negribēja, lai viņiem pēc tam būtu attiecībās šis pagātnes mirklis. Viņš apstādināja viņu roku. Viņš veids, stop! Tagad es redzu,
Tagad es redzu tavu sirdi. Tagad es redzu, ka tu nešaubies. Tev ir skaidrs prāts. Halleluja. Halleluja. Un Bībelē ir teikts, ka Ābrahāms ir mūsu ticības tēvs visiem, kas tic. Bībele mums māca mācīties no viņa. Mācīties no viņa. Amen. Tas nav viegli. Es nezinu, tas nav viegli. Bet es zinu vienu lietu. Zini, kāpēc tas nav viegli? Tas nav viegli tad, ja tavā prātā ir šaubas. Ja tavā prātā ir šaubas, tad nav viegli. Nav viegli paļauties uz Dievu, ja tu šaubies. Bet no kurienes nāk šaubas? No nepareizas dzirdēšanas. Šaubas nāk, ticība nāk no dzirdēšanas, dzirdēšana no Dieva vārda. Šaubas un bailes nāk no dzirdēšanas, no vēlna meliem. Ko mēs klausamies? Esiet skaidrā prātā. Mēs neizlasījām rakstīt līdz galam. Esiet skaidrā prātā. Esiet modri. Esiet uzmanīgi, citiem vārdiem sakot. Esiet uzmanīgi, esiet modri. Nomodā. Ko? Nomodā. Nomodā. Tev ir rakstīts nomodā. Man ir rakstīts modri, redz dažādi tulkoļi. Jebkurā gadījumā esi nomodā arī nozīmē esi modrs. Esi uzmanības pilns, neguldi. Amen? Esi skaidrā prātā, esi modrs. Jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva, rūgdams, un viņš meklē, ko tas varētu aprīt. Vēlns meklē, ko viņš var aprīt. Es daudz reiz to esmu teicis, pateikšu vēlreiz. Viņš nevar aprīt kur katru. Viņam nākās meklēt. Tā ir laba ziņa. Viņš nevis iet un rīd, viņš iet un meklē. Ko varētu aprīt? Un zini ko? Nemaz nav tik daudz, ko viņš var aprīt. Pavisam nav tik daudz, ko viņš var aprīt. Bet es tev gribu uzdot atkal jautājumu, mans mīļais draugs. Cik daudzus cilvēkus tu pazīsti, kurus vēlns būtu aprīs? Paskaties, vēlns staigā apkārt un meklē, ko aprīt. Cik daudz tu zini cilvēkus, kurus vēlns ir aprīs? Burtiski. Nevienu. Tātad vēlns neaprīt redzamā veidā apkārt. Ja? Bet paskatieties, ļoti interesanti, ko nozīmē šis vārds aprīt. Man ļoti patīk tas, ka Bībele ir tik bagāta, tik atklāsmēm bagāta. Šis vārds aprīt grieķu valodā nozīmē aprīt vai arī noslīcināt. Noslīcināt. Vēlns meklē tos, kurus viņš var aprīt, vai arī tos, kurus viņš var noslīcināt. Un es gribu pišķiņ parunāt par vārdu noslīcināt. Kas ir jāizdara, lai kādu noslīcinātu? Jāpagremdē zem ūdens. Jāpagremdē zem ūdens. Lai noslīcinātu, ir jāpagremdē zem ūdens. Vēlns meklē, kuru viņš var noslīcināt. Vēlns meklē tos, kurus viņš var noslīcināt. Viņš tevi grib noslīcināt savos melos. Vēlns grib tevi noslīcināt savos melos. Viņš tevi grib apkraut ar meliem, ar vājībām, ar šaubām, ar bailēm, ar mazvērtības kompleksiem. Viņš tevi grib apkraut ar visiem saviem meliem. Un kad tu esi apkrauts, un ja tu ļauj, lai vēlns tevi apkrauj, burtiski viņš tevi slīcina tajā. Viņš tevi slīcina bailēs, slīcina neticībā, šaubās, mazvērtībā, grēka un vainas apziņā. Padomājiet, mīļie draugi, grēka apziņa un vainas apziņa ir divi no spēcīgākajiem ieročiem, kurus viņš izmanto, lai tevi noslīcinātu. Un noslīcināt šajā gadījumā nozīmē padarīt tevi pilnīgi neefektīvu. Tas ir tas, ko viņš mēģina izdarīt. Padarīt tevi neefektīvu. Izmantojot melus. Bet Bībele saka, stājies viņam pretī. Bībele saka, nedod viņam vietu. Neļauj, lai viņš tevi noslīcina. Amen. Gods un slavu tātams. Turies. Un kas ir rakstīts tālāk? Kāda ir atbilde? Skatieties, 9. pāns. Tam turieties pretī stipri ticībā. Tam turieties pretī stipri ticībā. Mans mīļais draugs, ticība. Ticība ir atbilde. Paskatieties, mēs redzējām 3 lietas, mēs izskatījām 3 raksturvietas. Mēs skatījāmies, ka vēlams stājieties pretī. Ja? Viņš bēgs no jums.
Mēs lasījām, ka nedodiet vēlnam vietu. Tālāk mēs redzējām, ka vēlns jūs grib aprīt. Tad es tev gribu pateikt, ticība ir tā, kas liks viņam bēgt. Ticība ir tā, kas aizvērs viņam muti. Ticība ir tā, kas izdzīs viņu ārā un nedos viņam iespējas. Tā ir ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Amen. Tas uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Amen. Gods un slavu. Ticība. Ticība ir tā, kas aizbāž viņam muti un neļauj viņam tevi aprīt un neļauj viņam tevi noslīcināt. Tev ir vajadzīga tīra ticība, bet ticība nāk no dzirdēšanas. Romiešiem 10:17. Ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana nāk no Dieva vārda. Tāpēc man ir jautājums, ko tu dzirdi? Mans vienais draugs, paskaties uz savu dzīvi. Es par to esmu runājis kopš pašas pirmās reizes, kopš paša pirmā dievkalpojuma. Es neatceros, kas bija manā pirmajā dievkalpojumā. Bet es tev varu droši pateikt, tur bija runa par to, skaties, ko tu saki, tur bija runa par to, skaties, ko tu klausies, skaties, ko tu skaties, ko tu ielaidi savā sirdī un maini savu domāšanu. Pat ja tas nebija tieši tādiem vārdiem, tas bija tas, ko es sludināju pirmajā dievkalpojumā. Un šodien es to pašu sludinu. Un pēc 10 gadiem, ja Jēzus ātrāk neatnāks, to pašu sludināšu. Jo tie ir pamati. Pārbaudi savu sirdi. Mans vienais draugs, ja tu esi situācijā, kura nav no Dieva savā dzīvē, lai kas tas būtu, ja tu esi trūkumā, dvēseliskā trūkumā, garīgā trūkumā, fiziskā, finansiālā trūkumā, vienalga, ja tu esi kādā situācijā, kura nav no Dieva, es tev varu garantēt, tas ir tikai vienīgi tāpēc, ka ir lietas, kuras tu klausies nepareizi, dari nepareizi, domā nepareizi. Kāpēc vispār cilvēks dara kaut ko nepareizi? Viņam ir nepareizi domāšana. Ir jāizmaina domāšana. Romiešiem 12:2. Netopiet līdzīgi šai pasaulē, bet pārvērtieties, atjaunotamies, kur? Savā domāšanā, savā prātā. Amen. Amen. Tāpēc jautājums, ko tu dzirdi? Ko tu dzirdi? Kas ir tas, ko tu dzirdi? Un vispār ir tikai 2 lietas, ko cilvēks var dzirdēt. Ir tikai 2 lietas, ko cilvēks var dzirdēt, mans mīļais draugs. Pirmā lieta ir Dieva vārds. Vai arī vēl kā tas saucās? Patiesība. Tu vari dzirdēt Dieva vārdu, tu vari dzirdēt patiesību, un tā ir tava izvēle. Ko es klausīšos? Vai es klausīšos patiesību, vai es klausīšos Dieva vārdu? Vai arī kā jūs domājat, kas ir otra lieta? Vēlna melna. Vai nu Dieva vārds, vai nu vēlna melna. Tā ir patiesība. Patiesība ir Dieva vārds, vēlna melna ir vēlna melna. Un tikai tu izvēlies, ko tu klausīsies. Tikai tu izvēlies. Es zinu cilvēkus, kristiešus, kuri tic Dievam, viņi izvēlās klausīties vēlna melnas. Zini, kā viņi to izvēlās? Viņi saka šādus vārdus. Man patīk šī mūzika. Šī ir laba mūzika. Man patīk viņa. Un viņi klausās mūziku, kura sevī ietver vēlna melnas. Un zini, kas notiek? Notiek ļoti interesanta lieta. Man bija situācija. Es nezinu, pirms pāris gadiem, es tikai tagad atcerējos. Es biju ticīgais, viss bija kārtībā. Es radio neklausos parasti vispār. Es pats personīgi radio neslēdzu iekšā nekad. Ja? Bet es laikam biju pie kāda cita mašīnā, un tur skanēja viena dziesma. Nekas slikts tajā dziesmā it kā nebija. Viņi tikai nesakrīta Dieva vārdu. Ja? Un ļoti lipīga melodija. Un es sapratu, ka es pēc tam kādas 3-4 dienas man viņa skanēja galvā, es viņu dumboju, un es pat neapzināti dziedāju līdzi. Es viņu dzirdēju vienu reizi mašīnā. Dzirdēju. Un saproti, kas ir? Tad, kad tu konstanti klausies vienu un to pašu, ja? Un tu klausies to, kas neatbilst ar Dievu vārdu, tavā tas nosēžās tevī tik dziļi, ka tu pat neapzinies, kā tas tevi ietekmē. Tu pat neapzinies, cik ļoti tas tevi ietekmē. Vai arī tu skaties filmas nepareizās. Filmās tu gan dzirdi, gan redzi, tev tiek dotas idejas, tev tiek dotas dzīvesveids, tev tiek parādīts veids, kā dzīvi. Ja? Un pēc tam tu brīnies, kāpēc manā dzīvē nav spēka. Tāpēc, ka tu klausies vēlna melus.
Un ja tu klausies vēlna melus, tad tavā dzīvē, kas parādās? Šaubas. Pat ja tu zini Dievu vārdu. Un, mīļie draugi, pat ja tu zini Dievu vārdu, tavā sirdī ir kaut kas, kas liek apšaubīt šo vārdu. Vai arī liek apšaubīt, vai šis vārds nostrādās tieši priekš manis. Vai šis vārds nostrādās. Un vēl vairāk, ir vēl viena lieta, mīļie draugi. Un man ir ļoti nepatīkami to teikt, bet tā ir. Tu vari aiziet uz dievkalpojumu. Un tu vari dzirdēt dievkalpojumā lietas, kuras nesakrīt ar šo vārdu. Padomājiet par to. Tu vari dzirdēt dievkalpojumā lietas, kas nesakrīt ar šo vārdu. Tāpēc tev ir ļoti uzmanīgi jāskatās, ko tu klausies. Ne viss, kas skan Dieva vārdā, ir Dieva vārds. Ja? Tāpēc mums ir dota atbildība zināt Dieva vārdu. Un, mīļais draugs, ja es zinu Dieva vārdu, un ja es klausos cilvēku, kurš sludina Dieva vārdu, bet es redzu, ka šeit ir lietas, kas nesakrīt ar Bībeli, es to redzu tikai tāpēc, ka es zinu Dieva vārdu. Un kas notiek tālāk? Tas nenozīmē, ka es uzreiz ceļos kājās un eju prom. Katrs var kļūdīties. Nē, par to nav runa. Bet es zinu, šajā vietā tas nav Dieva vārds, vai arī es saku tā, šo lietu man vajadzēs ļoti nopietni pārbaudīt. Bet es klausos tāpat, ko viņš saka, ja tā ir 1, 2, 3, 5 reize, jā, es vairs viņu neklausīšos. Bet ja tā ir viena reize, kurā tā nav problēma. Ziniet, kas Bībelē ir rakstīts? Bībelē ir rakstīts, es neatceros, kur tas bija, bet viena pilsēta bija. Bija viena pilsēta, kurā ir teikts, ka viņi klausījās katru dienu vārdu un rūpīgi pārbaudīja pēc rakstiem. Berojā, viņi rūpīgi pārbaudīja pēc rakstiem to, ko Pāvils teica. Viņi klausījās, viņi visu pārbaudīja pēc rakstiem. Un zini ko? Un slavu Dievam, un mums ir jābūt tādiem cilvēkiem. Jums ir jāpārbauda pēc rakstiem tas, ko es jums saku. Jums ir jāpārbauda pēc rakstiem tas, ko es jums saku. Jo ja jūs klausīsieties tikai to, ko es saku, un nepārbaudīsiet nekad to pēc rakstiem, tad ja es pieļaušu kļūdu, jūs visi pieļausiet šo kļūdu. Jums ir jāpārbauda tas pēc rakstiem. Amen? Slavu Dievam, paldies Dievam par sludinātājiem, paldies Dievam par Dievu vīriem, halleluja, bet mums ir jāpārbauda pēc rakstiem. Jāpārbauda pēc rakstiem. Tāpēc, ka mums ir vajadzīgs patiess, neatšķaidīts, tīrs Dieva vārds, kuram seko līdz spēks. Halleluja. Amen. Amen. Vai es varu dzirdēt amenus? Amen. Amen. Dieva vārds ir pirmajā vietā. Augstāk par jebkuru sludinātāju. Augstāk par jebkuru cilvēku. Dieva vārds. Amen. Gods un slavu kungs. Un tāpēc, jā, ir tikai divas lietas. Ir Dieva vārds un ir vēlna meli. Un tad ir vēl viena lieta, ko it kā teorētiski varētu iedalīt. Ir cilvēki, kas to iedala vēl kā trešo lietu, bet tā nav nekāda trešā lieta. Tas ir sajaukums starp Dieva vārdu un veselo saprātu. Ir cilvēki, kas saka šādu lietu. Nu jā, Dieva vārds, es ticu Dieva vārdam, bet ir taču vēl veselais saprāts arī. Respektīvi, ir Dieva vārds, un Dieva vārdam var ticēt tomēr līdz zināmai robežai. Nevajag jau skriet galējībās. Nevajag skriet galējībās, mans mīļais draugs. Vai taču bišķi iesaistīts arī prātu? Mēs taču esam cilvēki, Dievs mums ir devis prātu, taču, vai ne? Mums vajag loģiski pieiet jautājumam. Mīļais draugs, tajā mirklī, kad tu jauc kopā Dieva vārdu ar savu ierobežoto un aprobežoto prātu, un tas nebija aizvainojums. Tā bija faktu konstatācija. Ja? Mums ir ierobežots, aprobežots prāts. Viņam ir robežas. Tas nav pasaules saka, viņš ir aprobežots. Nē, tu pats esi aprobežots. Viss ir aprobežots. Tev ir ierobežotas zināšanas, kamēr tu esi miesā. Pāvils teica, kamēr es esmu miesā, es atzīstu tikai pa daļai. Bet, kad es būšu ārā šīs miesas, es atzīšu pilnībā, kā pats esmu atzīts jau tagad. Halleluja! Tāpēc mēs esam ierobežoti un aprobežoti. Un mums tas ir jāsaprot. Un jo ātrāk tu to sapratīsi, jo vieglāk tev būs. Tāpēc, ka tad, kad tu zini un saproti, ka tu pats savā spēkā esi ierobežots un aprobežots, tad tu saproti, ka tu nevari pieņemt pilnībā ar prātu un izprast Dievu, kurš nav ierobežots un aprobežots. Amen? Un tāpēc tajā mirklī, kad sastopās Dieva vārds ar loģisko saprātu, izveidojās sajaukums. Ļoti bīstams sajaukums. Daudz ļoti bīstams sajaukums piedāvā. Tāpēc, ka tajā mirklī notiek sekojoša lieta. Ar prātu it kā tu piekrīti Dieva vārdā,
tajā pašā laikā tu saki, nebūsim taču, neiesim, nespriesim galējībās, un beigās tu vispār nezini, kam tu tici, un tu vairs neko nesaproti. Un kaut kas tev strādā, tad tas nestrādā, tad tev atkal nekas nestrādā, tad ir kaut kāds uzlabojums, un tur ir vienkārši, tas ir murgs, atvainojos. Tieši tā tas ir. To nevar savādāk nosaukt, tas ir murgs. Tāpēc, ka tiek sajaukts kopā Dieva vārds ar loģisko saprātu. Un zini, kas ir? Un patiesībā, kā es teicu, nav 3 lietas. Arī tas, arī tie ir vēlna mēri. Tāpēc, ka tad, kad tiek paņemts Dieva vārds un tiek kaut kas pieejauts klāt, tā kļūst nepatiesība. Vēlns tā vienmēr runā pret Dievu vārdu. Vēlns reizēm kaut ko pieliek klāt Dievu vārdu. Un vai Bībelē nav rakstīts korintiešos? Tiem, kas ir gudri šajā pasaulē. Kas ir jādara? Jākļūst par muļķiem šīs pasaules lietās, ja viņi grib iegūt patieso Dievu gudrību. Tas nenozīmē to, ka tev nevajag mācīties skaitīt, tas nenozīmē to, ka tev nav jāmāk rakstīt un ka tev nav jābūt gudrām. Šeit par to nav runa. Šeit ir teikts, ka ja tava gudrība stāv pretī patiesai ticībai, tad atsakies no tās. Atsakies no tās gudrības, kura tev neļauj ticēt dzīvā Dieva vārdā. Ziniet, cilvēki ir, kas sako, tas jau ir pa daudz. Tas jau ir pa daudz. Kaut kāda lieta, teiksim, cilvēks stāv ticībā, ja? Piemēram, ja tev ir iesnes, tad jā, mēs varam uzlikt tev rokas un tiks dziedināts. Bet ja tev nav 2 kājas, un tu esi ratīgi rēslā, tad tas jau ir pa daudz, lai tu tiktu dziedināts. Tas jau ir pa daudz. Ziniet ko, es arī esmu cilvēks, es ļoti labi saprotu, ka ir atšķirība ar acīm, kad mēs skatāmies un cilvēkam neredz nekādu problēmu. Vai arī cilvēkam nav kājas, piemēram, un viņam vajag dziedināšanu. Bet vai jūs tiešām domājat, ka Dievam ir kāda atšķirība? Ziniet, bija situācija, es neatceros precīzi vārdus, uzvārdus nav nozīmes, bet bija konkrēta situācija, bija viens cilvēks, kurš bija bez kājas viens, bez pēdas. Viņš ticēja Dievam. Un viņš stāvēja ticībā par to, ka viņš ir dziedināts. Viņš neiedalīja. Ir reizēm šodien cilvēki iedala slimības. Viņi iedala, kas ir slimība, kas nav slimība. Piemēram, es esmu dzirdējis, ka tā cilvēka apmēram saka, ja tev ir, teiksim, gripa, jā, tu esi slims, bet ja tev, piemēram, sāp zobs, tā nav slimība. Tā nav īsta slimība, tas ir likumsakarīgi. Nolietojies zobs un viss slimība ir slimība. Punkts. Ja tev nav kājas, tu esi nevesels. Neesi vesels. Saprotat ideju? Tu neesi vesels, ja tev ir problēma. Un šeit ir cilvēks bez vienas pēdas. Un viņš stāvēja ticībā. Un Dievs viņam pateica, zini, ko aizēja un nopēc kurpes. Un viņš aizgāja uz veikalu. Un viņš iet ar kruķiem. Un viņam nav vienas pēdas. Un viņš saka, atnesiet man kurpes. Un viņam atnes vienu. Loģiski, vai ne? Viņš saka, jūs man nesapratāt, atnesiet man kurpes, 2. Cilvēks veikals viņu skatījās, un viņš nesaprata, kas notiek. Viņš saka, atnesiet man kurpes, man vajag 2 kurpes. Un viņš uzvilka vienu, un tajā mirklī, kad viņš lika iekšā, nezinu, kas viņam tur bija, vai kokgabals, vai kas, es neatceros, bet kājas pēdas nav. Kad viņš lika iekšā kurpē kāja, tā viņam parādījās šī pēda. Amen. Dievam nekas nav neiespējams. Nekas nav neiespējams Dievam. Halleluja. Mīļie draugi, es esmu redzējis tādas dziedināšanas. Es tagad stāstīju par to, ko es neesmu redzējis, kas notika sen pirms es esmu piedzimis. Bet es esmu savām acīm, un jūs daudz esat redzējuši tādas dziedināšanas. Es pat neiešu atkārtot, jūs paši zināt. Tādus brīnumus. Dievam nekas nav neiespējams. Bet mans mīļais draugs, tad, kad tu sāc pieiet ar prātu Dieva apsolījumiem, cauri. Vienkārši cauri to pašu. Tur ir šaubas. Jēkab vēstulē, kas stāv rakstīts 1.6, bet lai cilvēks, kas tic, tas, kas tic un kas lūdz, lai viņš nešaubās. Jo tas, kas šaubās īsumā, lai nedomā, ka viņš no tā kungu ko saņems. Šaubas. Prāts ir tas, kas šaubās. Ticība nekad nešaubās. Īsti ticība nešaubās. Un jā, arī pat, ja tu atzīsti, ka tev uznāk šaubas, arī man kādreiz uznāk šaubas kaut kādā jautājumā. Tad zini, ko saka Bībele? Neizsaki skaļi domu. Tas nav rakstīts mūsu tulkojumā. Mums ir teikts, nerūpējies un neraizējies par to, ko tu ēdīsi, ko tu dzersi, ko tu vilksi. King James tulkojums saka, neizsaki skaļi domu.
ko tu ēdīsi, ko tu dzersi, kur tu dzīvos, kā tas notiks, kā es tikšu dziedināts. Pat, ja tev ienāk šāda doma prātā, neizsaki viņu skaļi. Bībelē ir teikts, Dievs ir radījis šo pasauli sava vārda spēkā, kad viņš izteica vārdu. Vārda spēkā. Bībelē ir teikts, tavas mēles varā ir dzīvība un nāve. Bībelē ir teikts, cilvēks tiek pabarots ar savu lūpu iegūtiem augļiem. Šeit ir runa par to, ka tu runā. Tāpēc Bībele mums māca apliecināt to, kam mēs ticam. Stāv rakstīts, mēs ticam, tāpēc mēs ko sakam. Un redz, kas notiek? Ja tavā sirdī parādās bailes, šaubas, neusticība, un tas ir normāli, jo tu dzīvo miesā, bet viņas parādās šeit, taču tu to neapliecini ar savu muti. Tu neturpini par to domāt, tu nemeditē par to. Tad tu nedod spēku un dzīvību šīm domām. Viņas atnāk un aiziet nedzimušas. Bet tajā mirklī, kad tev parādās bailes, tev parādās šaubas, un tu viņas ietēri vārdos, tu viņas atzīvi. Tāpēc Bībele saka, Bībele, kas nekad nemelo, saka, par katru lieku vārdu jūs atbildēsiet. Es jūs nebiedēju, es jums mācu Dievu vārdu patiesību. Par katru lieku vārdu. Vai tiešām cilvēks var dzīvot tā, ka viņš nepasaka nevienu lieku vārdu? Bet Jēzus teica, vārdu, ko es saku, nav mani, bet Tēvs, kas pastāvīgi ir manī, viņš dara savus darbus. Redz, kas ir mīļais, ja tu zināsi Dievu vārdu un ja tu runāsi viņa vārdu, tev nebūs lieku vārdu. Amen. Bet zini ko, es jau sen esmu iemācījies vienu lietu. Varbūt reizēm man nesanāk, bet tas ir mans princips. Es to pieņēmu pirms daudziem gadiem. Es pateicu, ar mani nav iespējams strīdēties. Jo es esmu atteicies no savu viedokli. Man nav mana viedokļa. Es esmu nomainījis savu viedokli par Dievu vārdu. Tas, kas ir teikts Dievu vārdā, tas ir tas, ko es domāju. Bet ko tu par to domā? Es neko par to nedomāju. Es domāju to, ko saka Dievu vārds. Un tāpēc, ja tu nepiekrīti tam, ko es saku, un es saku viņa vārdu, tad strīdies pret Dievu vārdu. Bet ne pret mani. Tāpēc, ka es esmu atteicies no savu viedokli. Es nesaku, ko es domāju. Ir kaut kādas lietas, kurās varbūt man nav viedokļa. Es tā arī pateicu, man nav viedokļa šajā jautājumā, tāpēc, ka es nezinu, ko Dievs saka par to. Ja ir kaut kāda lieta, ko es nezinu, ko Dievs saka. Bet ja es zinu, ko saka Dievs, tas ir mans viedoklis. Vai dziedināšana ir priekš visiem? Jā, dziedināšana ir priekš visiem. Halleluja! Halleluja! Vai zīmes un brīnums sekos līdz ticīgajiem? Jā, sekos. Jā, bet es neesmu kaut ko redzējis, neesmu pieredzējis, man ir vienalga. Man ir vienalga. Vai tiešām mēs balstīsim savu ticību uz citu cilvēku pieredzes? Vai mēs balstīsim savu ticību uz dzīvo Dievu vārdu? Halleluja! Un ziniet ko? Jā, tā ir radikāla pieeja. Tā ir radikāla pieeja. Bet man mīļie draugi, ticība ir radikāla. Ticība ir radikāla. Jēzus Kristus ir piemērs tam, ka ticība ir radikāla. Novaliet akmeni nost. Kungs, bet viņš jau 3 dienas ir kapā, viņš jau ož. Radikāla ticība. Vai es tev teicu, ka tam, kas tic, nekas nav neiespējams? Tic. Kāda starpība, cik viņš dienas ir kapā? Kāda starpība? Tic. Gods un slāva Dievam. Un, mīļie draugi, mums ir jātic. Mēs esam ticīgi. Amen. Mums ir jātic. Ticība nāk no dzirdēšanas. Dzirdēšana no Dieva vārda. Klausies Dievu vārdu. Neklausies to, kas grauj tavu ticību. Klausies to, ko saka Dieva vārds. Un mans mīļais draugs, Dieva vārdā tu neatradīsi nevienu pašu lietu, kas būtu pareizi izlasīta kontekstā, kura graus tavu ticību. Tu nekad neredzēsi to, kas grauj tavu ticību, tu nekad neredzēsi to, kas tevi pazemē, tu redzēsi to, kas tevi ceļ un kas tevi ceļ visās dzīves jomās. Tas ir tas, ko tu redzēsi Dieva vārdā. Amen. Gods un slāva Kungs. Tāpēc stāvi pretī vēlna melim. Ja tu dzirdi vēlna melus, atpazīsti tos. Un tā arī pasaka, Kungs, Jēzus Kristus varenajā vārdā. Es zinu, ka tie ir vēlna melus. Un es viņus nepieņemu savā dzīvē. Es nepieņemu. Varbūt es vēl visu nesaprotu, bet es arī visu nesapratīšu. Bet es pieņemu ticībā. Bībelē ir teikts, Ebrejiem 11.3. Ir teikts, ticībā mēs
noprotam, ka Dievs pasauli radījis savu vārdu spēkā. Nevis ar prātu saprotam, bet ticībā noprotam. Apzinies šo faktu, ka tu nekad nesapratīsi visu ar prātu, bet izvēlies ticēt, izvēlies pieņemt. Tāpēc pat, ja tu kaut ko nesaproti, tu vari Dievam tā arī teikt, Dievs, es nesaprotu, bet es tāpat ticu. Es nesaprotu, bet es tāpat ticu. Es izvēlos ticēt. Un tad tu vari lūgt gudrību Dievam. Un sagaidi, ka viņš tev dos gudrību. Ir lietas, uz kurām tu nesaņemsi atbildes. Tu nespēsi viņas izprast vienkārši. Ir dažas lietas, kuras tu nespēsi izprast prātā, tāpēc arī tu nevarēsi saņemt pilnīgas, perfektas atbildes. Bet Dievs tāpat tev atbildēs. Viņš tāpat tev vadīs tajā virzienā. Un tik lielā mērā, cik lielā mērā tu būsi spējīgs saprast, viņš tev to atklās. Amen. Amen un amen. Gods un slāva tā kungs. Vēlna meli vienmēr izklausās loģiski. Vēlna meli vienmēr izklausās loģiski. Zini, kāpēc viņi izklausās loģiski? Jo viņi ir balstīti uz šīs pasaules principiem. Un mēs dzīvojam šajā pasaulē. Bībelē ir teikts, mūsu piederība ir Dieva valstībā. Mēs piederam Dieva valstībai, bet mēs dzīvojam pasaulē. Ja Jēzus Kristus tajā pašā tā kunga lūkšanā, 17. nodaļā saka, viņš saka, Dievs, es nelūdzu, lai tu viņus paņem no pasaules. Es lūdzu, lai tu viņus pasargi no pasaules. Ja? Un tāpēc, jā, mēs esam pasaulē. Un šajā pasaulē ir fiziskas lietas, kuras mēs redzam, jūtam, dzirdam. Ja? Mums ir mūsu, jau lietojam arī, jā. Un kas notiek? Notiek tas, ka mums ir ļoti viegli noticēt vēlna meliem, kuri balstās uz šo fizisko pasauli. Ja vien mēs neesam atjaunojuši savu domāšanu pēc Dieva vārda, kurā tam vairs nav nozīmes, ko es redzu, ko es dzirdu, ko es jūtu. Mans mīļais draugs, ja es balstītos uz to, ko es redzu, es nereizi dzīvē nebūtu piedzīvojis dziedināšanu, ne savā dzīvē, ne citu cilvēku dzīvēs. Ja es vienmēr balstītu, tāpēc, kad atnāk cilvēks, un viņš saka, man ir izmežģīta potīte. Nu, es redzu, ka viņam ir izmežģīta potīte. Ko tālāk? Es neko nevaru izdarīt. Bet es atsakos redzēt to, kas ir redzams fiziski. Pat, ja es redzu ar acīm, es redzu to, kas ir rakstīts šeit. Es redzu gala rezultātu. Un cilvēks ir dziedināts. Saprotat, par ko es runāju? Es neskatos uz to, ko es redzu. Man ir vienalga, ko es redzu. Man nepatīk reizēm redzēt lietas, ko es redzu. Bet es izvēlos neskatīties. Es izvēlos skatīties uz Dieva vārdu. Amen. Un mums ir vajadzīga patiesība. Mums ir vajadzīgs Dieva vārds. Un mums ir jāpieņem lēmums. Dievs, es ticēšu tavu vārdu. Es to esmu pieņēmis sen atpakaļ. Vai tu esi pieņēmis lēmumu savā dzīvē? Es ticēšu Dieva vārdam. Vienalga, lai kas tur būtu rakstīts. Ja tur ir rakstīts, neesiet nevienam neko parādā, kā tikai mīlestību, tad es ticēšu tam, kas tur ir rakstīts, un es neņemšu kredītu savai mājai. Amen. Ko jūs man pateiksiet stāvu lietu? Amen. Amen! Halleluja! Šī ir lieta, ar ko daudziem problēmas. Nu, bet tad jau es nekad nedzīvošu mājā. Tad jau es nekad nenopirkšu mašīnu. Mīļais draugs, ko tu runā? Tu šobrīd balsties, tā runājot, uz savu spēku. Tu balsties uz savu gudrību. Tu balsties uz savu roku darbu. Ko Bībele saka? Dzenies pēc manas valstības, dzenies pēc manas taisnības, un es tev piemetīšu visu pārējo klāt. Un mans mīļais draugs, ja tu iesi pret Dieva vārdu, kurš saka, ja tu neesi nevienam neko parādā, kā vien mīlestību, tad kā gan tu domā, ka Dievs svētīs tavu darbību un tavu kredītu? Padomā par to. Ir lietas, kuras tev varbūt nav šim mirklim vajadzīgas un gatavas un paredzētas. Jā, es saprotu, varbūt tu vari aiziet paņemt sev kredītu un uzcelt māju pēc gada. Zini ko, varbūt bez kredītu tu viņu var nopirkt pēc mēneša. Es nezinu. Amen. Es nezinu. Bet varbūt tev paies 10 gadi, kamēr tu dzīvosi savā mājā. Nu, un kas? Vai tad māja tevi darīs laimīgu? Vai tad māja tevi dara laimīgu? Es domāju, ka attiecības ar Dievu tevi dara laimīgu. Un zini ko, tu vari būt vislielākajā, viskaistākajā mājā. Bet bez Dieva tu viņā būsi nelaimīgs. Bez Dieva tava ģimene tur iznīks un aizies bojā. Bet ar Dievu tu būsi priekpilns un laimīgs pat vienalga, kur tu būtu. Pāvils saka, mēs mākam dzīvot pārpilnībā,
Mākam dzīvot trūkumā. Un zini ko? Vai mēs esam pārpilnībā vai trūkumā, no tā mūsu prieka līmenis nemainās. Bet Dievam priekš tevis ir pārpilnība. Neaizmirst arī to. Amen. Bet tajā veidā, kad tu cenies pēc viņa valstības. Viņa veidā. Halleluja. Gods un slavu. Un man tas priecē. Tāpēc, ka es zinu, ka Dievam priekš tevis un Dievam priekš manis Bībele saka, ir daudz vairāk nekā mēs spējam iztēloties, iedomāties, nekā mēs spējam aptvērt. Dievam ir daudz vairāk par to priekš tevis un manis. Pieņem to. Pieņem to. Man tev ir laba ziņa. Ja tu paļausies uz savu spēku, labākajā gadījumā tu vari dabūt tikai to, ko tu vari iztēloties. Ja tu paļausies uz Dievu, tu vari dabūt to, ko tu pat iedomāties nevar. Amen. Neierobežo Dievu ar savu prātu. Halleluja, gods un slavu tev, kungs. Amen. Nesamierinies ar vēlnu meliem. Dzenies pēc Dieva valstības. Dzenies pēc visa tā, kas Dievam ir priekš tevis. Dzenies pēc tā, dzenies pēc viņa valstības. Mans mīļais draugs, un tas ir tas, ar ko arī es noslēgšu. Dzenies pēc pārdabiskas dzīves. Kad es redzu draudzi, visā pasaulē, kad es redzu draudzi, es redzu cilvēkus, kuri dzenās pēc pārdabiskas dzīves, bet viņi ir maz. Un tad lielākā daļa ir, kas dzīvo parastu ikdienišķu dzīvi. Mīļais draugs, ko es pateicu šodien pašā sākumā? Cilvēki pirms atnāca Jēzus Kristus uz šīs zemes. Precējās, dzīvoja, pelnīja naudu, cēla mājas, veidoja ģimenes, visu darīja. Ja? Bet Jēzus Kristus atnāca, nomira pie krusta un augšām cēlās, tāpēc, lai mēs vairs nedzīvotu tā, kā pirms tam bez viņa nācās dzīvot. Viņš atnāca tāpēc, lai mums būtu iespēja dzīvot pārdabisku dzīvi. Dzīve, kura ir stāv pāri par fizisko. Dzīve, kura stāv pāri par cilvēcīgu spēku un iespējām. Tāpēc viņš atnāca. Un es raudu par to, lai mums būtu šāda dzīve visiem. Es negribu tikai viens pats būt, es negribu, lai ir 3-4 cilvēki kaut kur. Es gribu, lai mēs visi, kāda raudze, dzīvotu pārdabisku dzīvi. Pārdabisku dzīvi. Sākot no tā, kā tu piecelies no rīta, līdz tam, ka tu katra lieta, ko tu dari, vissīkākā lieta, tu ej uz veikalu, un tu redz, ka ir liela rinda, un tev atver kasi priekšā, tikko kā tu pienāc, pat līdz tādiem sīkumiem. Un es šobrīd nejokoju. Tā ir Dieva žēlastība. Līdz tādiem sīkumiem, ka tu mašīnu var nolikt vistuvāk pieejas. Zini ko? Mēs reizēm sagaidām, kad mēs domājam pārdabisku dzīvi, mēs uzreiz domājam nesko grandiozu. Arī grandiozās lietas tur ir iekšā. Bet es tev saku, ka grandiozās lietas parasti notiek salīdzinoši reti, bet ikdienā ir lietas, kuras katru mirkli notiek. Un es saku, tev ir pārdabiska dzīve priekš tavas ikdienas. Bet tev ir viņam jāpaņem. Tev ir jāgrib viņā dzīvot. Es gribu, un es viņu redzu, gods un slavu Dievam. Es redzu šo dzīvi, un es gribu viņu redzēt vēl vairāk, un ar Dievu vārdu, Jēzus vārdā, es redzēšu vēl vairāk. Un mans mīļais draugs, es gribu, lai tu to redzētu savā dzīvē. Es gribu, lai tu to redzētu. Zini ko? Tavs prieks no tā ir atkarīgs. Tava laime no tā ir atkarīga. Tava veselība no tā ir atkarīga. Gods un slavu tev, kungs. Halleluja! Tāpēc dzenies pēc pārdabīgas dzīves. Nesamierinies ar to, kas ir. Nesamierinies ar vienkāršu glābtu ikdienišu kristiešu parastu dzīvi. Tas mīļais draugs, Dievam priekš tevis ir vairāk. Kāpēc, lai tu samierinātos ar mazumiem? Bībelē ir teikts, ja Dievs jums ir devis dēlu, kā gan viņš jums līdz ar savu dēlu nedos arī visu pārējo? Padomājiet par to. Kas tad ir tas viss pārējais? Tas ir tas mantojums. Bībelē teikt, jūs esat līdz mantinieki ar Kristu. Un Kristus ir mantinieks par ko? Ko saka Bībele? Par visām lietām. Amen. Gods un slavu, kungs. Piecelsimies kājās. Tēvs, es tev pateicos par to, ka tev ir tik daudz vairāk, kā mēs vien varam iztēloties. Kungs, es tev pateicos, ka viss, ko tu mums esi paredzējis, ir priekš dzīves, dzīvības un dievbijības. Kungs, es tev pateicos, ka tev nav nekā neiespēja. Un tāpēc Jēzus svarnajā vārdā. Tu zini, kungs, es esmu pieņēmis šo lēmumu jau sen, ticēt tavam vārdam bez kompromisiem. Bet šajā mirklī mēs esam sanākuši kopā. Un mēs sanākam kopā, lai apvienotu savu ticību.
apvienot savu ticību tavam vārdam. Lai ticētu pārdabiskajam, kungs. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Es lūdzu, lai kopš šī mirkļa un turpmāk vienmēr katrs cilvēks redzētu pārdabisko ikdienā. Lai mēs redzētu pārdabisko ikdienā, kungs. Un lai mēs skaidri zinātu, ka tas esi tu un tas ir tavs vārds. Un ja mēs neredzam kaut ko tavs vārds apsola, mēs atpazīstam, ka tas ir vēlns, kuram ir jāstājās pretī, kuram ir jāatņem vieta, jāatņem iespējas mūsu dzīvē, jāizbāž mute. Halleluja, gods un slava. Un tu mums dod visu, kas ir nepieciešams, lai to izdarītu. Kungs, māci mums ieraudzīt, tik tiešām, kurās dzīves sfērās mēs nedzīvojam tavā pilnībā. Kurās lietās mums kas ir jāizmaina. Kur mums ir jāizmaina mūsu domāšana? Kur mums ir jāizmaina tas, kam mēs ticam? Ka mēs sāktu ticēt tavam vārdam, Tēvs. Ka mēs patiesi sāktu ticēt tavam vārdam. Un tavs vārds padara pilnīgi visu iespēju priekš mums. Pilnīgi visu, ko vien tu esi paredzējis priekš mums. Mēs varam paņemt ticībā visu, ko tavu žēlstību ir padarījusi pieejam priekš mums. Tāpēc dod mums atziņu par savu žēlstību, kungs. Un no žēlastības caur ticību mēs pieņemam visu, kas tev priekš mums ir. Jēzus Kristus varenajā vārdā, kungs. Mēs slavējam tavu vārdu. Mēs slavējam tavu vārdu. Mēs slavējam tavu vārdu. Kungs, es tev lūdzu Jēzus varenajā vārdā, lai cilvēki patiesi ieraudzītu, uzrunā viņu sirds, ka viņi ieraudz to, cik ļoti labs esi tu, cik ļoti milzīgi ir tava mīlestība pret katru no mums. Ka mēs ieraudzītu, kungs, cik ļoti, ļoti, ļoti liels un dārgus apsolījums tu mums esi devis, kungs. Un ka mums ir daļa pie tavas dievišķās dabas caur Jēzu Kristu. Amen.